Šeit haltorām nav vietas. Fiziski treniņi, teorija. 6 kandidāti, kvalificēti speciālisti. Šī ir Aģentu akadēmija. Man sauc Jānis. Kā tev? Man sauc Deivids. Tas ir Deivids, jā. Šis ir Matīs, kā var redzēt. Viņam ir divnieks latviešu valodā. Ko tu pateici? Man ir trīnieks. Jā, viņam kaut kāds ekstra divnieks, jā. Tie nākamie. Šis ir Nils, viņš ir tik maziņš, viņš ir ļoti spēcīgs. Un tas ir Rojs otrajā blakus, un tas viņa brālis, viņš ir ļoti labs dziedātājs. Jā, tas ir mans slavenais tāds. Tas nākamais ir Zeins. Viņš ir tāds kluss, viņš kā viņam kaut depression, kaut kas tāds. Es nezinu, kas viņam tāds ir. Čī, stēžans nāk! Bija tas, kas nopirkdās, bet tās mirdēja. Bē? Ar tevi viss kārtībā? Pastieties uz maniem apaviem. Es skatos, ka tu vakar nopirki tos apavus. Māma naudu iedeva? Tieši tā. Cik? 2 eiro. Ko stāsti? Neticat, pārbaudot. Tev čeks ir ko parādīt? Pumpalās viņš nopirka. Jūs esat apnikuši, jūs visi esat sapirkuši pēc pumpulās. Un tu, tirliņ, pacel savus 2 eiro vērtos zābakus. Sadalīšu uz 2 grupās. Grupa numur 1. Grupa numur 2. Brīvi! Večim, mums ir nedēļas grafiks sastādīts. Nu, kas pirmais? Pirmā ir... Mums šodien ir vēsture. 100 gadu karš starp Angliju un Franciju notika 100 gadus. Padomju Savienību dibināja Staļins? Jeņins, tu idioti. Kā to var nezināt? Ei, Zein, kāds bija tas himnas? Viņš bija ar 2 M vai ar 1 M? Zini ko? Visiem studentiem uzmanību. Visiem doties uz pusdienām. Super. Nu taisieties. Kur tu noliki podu līdzekli, kuru tu iztērēji? Nopēc jaunlietām. Kas viņam lēcies? Nezinu, vienkārši viņi vidināja. Ev, zobast ir beigusies. Paklusē, jā? Nē, paklusē tu. Reāli beigusies zobast ir. Varbūt viņš iztērēja. Man šķiet, tas nebija, jā. Nē, es domāju, ka tu tas bija. Tiešām tā bija? Visiem kandidātiem doties gulēt. Davai taisieties. 3. dienā nācās pilnībā mainīt grupas, jo gandrīz visi kandidāti bija aizgājuši. Ei, Zein, zini, ka mēs pēdējie 3 palikāmies? Visi tie, kas bija vakar, nav vairāk. Man ir vienalga. Man tas neko nemaina. Jā, mums nebija mājas darbi. Nu, es domāju, mēs paspēsim. Šī nu gan bija gara diena. Es nezinu, spējuši to ieroci. Nezinu, vai drīz nepat. Man ļoti patīk šis ieroci. Nu, kādā šiem tāpatās. Šodien vakars brīvs. Jā, tas gan. Kāds brīvs vakars? Jūs zināt, cik mums daudz mājas darbi ir? Aiziet! Pildi. Cik ir daudz to ir daudz stūru? Cik ir 5 dalīts 2? 5 nedalās ar 2. Es tāpat esmu izdarījis. Ja tu jau vari norakstīt. Visiem doties uz treniņu nometni. 5 minūtes. Es būšu jūsu jaunais seržants. Sekojiet man.
Jau, kas notika ar seržantu veco? Es nezinu, padomāju. Kur ir tava komanda? Jā, bija tā lieta. Garš vecais. Nerunājiet ierandā. Dabūsiet mūtu. Nu čau, Dorika Bars. Šodien mēs mācīsimies, kā pareizi sašņorēt šņoras. Tātad, jums jāpaņem šī aukla, un no šīs auklas jums ir jāizveido vienādu malu 3 stūris, lai kopsumā būtu 95. Malacis, tev ļoti labi sanāca. Malacis, Tirliņ. Malacis, Pončik, tev tikko viss izjuka. Var doties projām. Nu ko, jūs esat 2 palikuši, bet, lai zinātu, kurš ir patiešām īsts aģents, būs pēdējais uzdevums jums. Tātad pirmais uzdevums, kurš visilgāk varēs nostāvēt uz vienas kājas, un otrais uzdevums, kurš noslauks vislielāko skaitli. Aiziet. Jāni, es saprotu to, ka mēs bijām varbūt vienā komandā, bet tev nav nekāds izredzes man vinēt. Es kļūšu par labāku aģentu, un tev strādās maksimā. Kā gadījumā es strādāšu maķīt. Euzeņ, noliec viņu zemē. Malacis, Jāni, galvenais, ka tu saprati, ka noteikumi šajā brīdī nebija. Galvenais bija nostāvēt uz vienas kājas. Paldies, seržant. Nu, kā jau zināt, pēdējais uzdevums ir nosaukt lielāko skaitli. 4 587 000. 5 miljoni. Nu ko, Jānis ir uzvarējis. Šis vēl nav beidzies. Apsveicu, es nokārtoju kursu, bet apliecību saņems tik līdz, ka tu būsi samaksājis par viņiem. Paga, vēlreiz? Nu kā, tu neatceries, kurs taču maksā 10 000 eiro? Paga, man nav tik daudz naudas. Nav naudas? Kā tu vispār iestājies? Jāni? Jā. Mums pēc vidusskolas vajadzētu iestāties aģentu skolā. Varētu. Cik maksā? Tas pa brīvu. Pa brīvu? Jep. Tad mums vajadzētu ātrāk pieteikt pēc vidusskolas, mums pabeigsim. Labi, ejam. Dāj. Zēn.